Septembra temata ietveros vairākas no brīvdabas nodarbībām tiek noturētas mežā. Nodarbība plānot viegli strukturēt ar mērķiem, pilnveidot bērnu zināšanas par meža sēnēm, baravika, gailene, mušmira, ēdamas, neēdamas sēnes. Viņi drīkstēs? Jā, tas ļoti labi. Liec iekšā groziņā. Varat paskatīties, kas uz tās baravikas dzīvo? Skolotājas klātbūtnē bērniem tika dot iespēju piedzīvot, kā tas ir, kad sēni var nogriezt ar nazīti. Darbojāmies ar palielināmajiem stikliem, caur tiem paveras mikropasauli, kura rosina iztēli un ved fantāziju dziļumos. Svarīgi ir ļaut bērniem piedzīvot pašiem, caur sajūtām, pieskarties, pasmaržot, saklausīt, sagaršot. Šoreiz gan negaršojām. Kādas sēnes mēs šodien salasījām? Šito. Kā šo sēni saucam? Baravika. Baravika, Nora, pareizi. Šito mēs nenoskaidrojām, bet šo mēs noskaidrosim, paskatoties, kur. Mēs varam paskatīties un sēnes noskaidrot, kur. Kā sauc šo? Sēņu grāmatā. Grāmatā. Grāmatās vienmēr var uzzināt visādas interesantas lietas. Visas salasītās sēnes meža klasē arī apskatījām. Bērni, kur vēlējās, varēja atkārtoti aptaustīt tās, pasmaržot. Jā, drīkstēs. Jā. Vai šo sēni drīkstēs? Jā. Nē, es zinu, domāju, ka nē. Pamēģinām uzzīmēt šādu te Man nav sēni. zīmuļu. Tad tika piedāvāta sēne uzzīmēt, un sanāca visiem, lai arī uzdevuma sākumā kādi bērni skaidroja, ka sēni nepavisam neprotot uzzīmēt. Reizēm nodarbībās sanāk improvizēt, jo nevienmēr ieplānotais izdodas. Tad sanāk būt radošiem, lai pielāgotos esošai situācijai. Ir reizes, kad plānotā nodarbība ir jāpārplāno, un arī tas nav nekas nepareizs. Mums jābūt elastīgiem un radošiem. Šādi mēs izņemam laukā. Tu, Matīs, arī vari ņemt laukā savu. Ņemsi laukā, netīrīs, kurš gribēja tīrīt? Ņem. Mammas ar tētiem dara tā. Viņi paņem un nogriež to kārtiņu šādi. Te vēl attīra, nosturat tā šlamīts. Es noplēsu Un tad nost. paņem un sagriež sīkos gabaliņus. Mēs Es varam jau pamēģināt vienu sēni sagriezt. Tad labi, kā labi. jau Šitādos sīkos gabaliņos visu sagriež, tad liek uz pannas un zēru. Šit visu pilns ar kārtiem. Redzat? Paskaties. Reku ar melnu galvu. Redzat? Jā. Tagad es neredzu. Svarīgi ir katrā bērnā izgaismot to viņa dieva doto dāvanu. Tā šajā nodarbībā Teodoram bija iespēja vadīt rotaļu ar viņa paša improvizētu dziesmiņu. Jā, nevienmēr ir jābūt dziesmiņai no kādas grāmatas. To var izdomāt turpat mežā uz vietas, un tad sanāk ļoti jautri. Mežā esot skolotājiem jābūt vērīgam. Tā ir cita pasaule, kurā ik uz soļa ir pa kādam dabas brīnumam. Tā arī šoreiz krustdzirneklis, un meža stāsti turpinās. Lai cilvēkbērns sevi sāktu apzināties, viņam ir jāpieredz, pašam jāpiedzīvo, jāsajūt, jāpārbauda. Tādēļ šoreiz plikām kājām pa meža takām, un tikai tie, kuri to pašu vēlējās. Nekas netiek uzspiests vai obligāti noteikts. Brīvība. Tomēr lūdzu nejaukt to ar visatļautību.